Ir septembra 1. sestdienas vakars, un mēs esam gatavi sākt Latvijas loto izložu raidījumu. Šovakar to vadīs vienmēr smaidīgā Nora Mona Šēnere. Labvakar! Jā, un tā man ir lieliska iespēja būt laikā un vietā, kur notiek tikai labas lietas. Vai esat gatavi kopā ar mani piedzīvot pozitīvas emocijas? Mēs izlozēsim skaitļus, kuri kādam atnesīs laimestu. Novēlu, lai tas būtu vērtīgs. Domāju, ka daudzus interesēs, cik vērtīgas būs kļuvušas uzkrājuma prognozes. Tās, kā parasti, darīsim zināmas. Bet, ja šovakar nepiedalāties nevienā izlozē, aicinu kopā ar mani just līdzi un priecāties par citu veiksmi. Ja sākam runāt par veiksmi, saki, vai tā pēdējā laikā mūsu spēlētājiem ir bijusi labvēlīga? Ir gan. Pāris nedēļu laikā ir laimēti vairāk vērtīgi laimesti, un es ar prieku par tiem pastāstīšu. Īpašs stāsts šoreiz man ir par Keno loteriju. Augusta izskaņā vienā dienā tajā tika laimēti 20 000 eiro laimesti. Bet tas nav pats interesantākais. Īpašs šis stāsts ir tādēļ, ka abus šos laimestus laimēja viens un tas pats cilvēks. Arī tā pie mums reizēm gadās. Tātad teiciens, ka zibens divreiz vienā vietā nespēr, neattiecas uz veiksmi loterijās. Un kā veicies momentu loteriju dalībniekiem? Arī tajās ir laimēti vairāki vērtīgi laimesti. Ar laimestiem īpaši izcēlusies 100-gades loterija. Īsā laikā tajā tika laimēti vēl 30 000 eiro laimesti, un šoreiz tie atradās zem simboliem vīzes, klēts un bānītis. Kopā šajā momentu loterijā tas notiek jau 383. reizi. Apsveicam veiksminiekus! 100-gades loterija ir viena no 4 Latvijas loto sabiedriskā labuma loterijām. Jā, un tas nozīmē, ka tā ir īpaša pievienotā vērtība. Ar 100-gades loterijas dalībnieku palīdzību tiek nodrošinātas Latvijas 100-gades stipendijas spožākajiem vidējo mācību iestāžu absolventiem. Šonedēļ veiksmīga izrādījās vēl viena sabiedriskā labuma loterija. Pie 10 000 eiro laimesta ticis kāds senatnes loterijas dalībnieks. Un tie ir jau 9. senatnes loterijā laimētie 10 000 eiro, kuri šoreiz atradās zem simbola pakavas. Nora, vai atgādināsi senatnes loterijas sabiedriskā labuma mērķi? Ar vislielāko prieku. Līdzekļi no tās pārdošanas tiks novirzīti Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Pirmais projekts, kas saņems finansējumu, ir Domu baznīcas un klostera ansamblis. Un neaizmirsīsim par līdz šim Latvijas momentu loteriju vēsturē lielāko laimestu. Piedaloties senatnes loterijā, ir iespējams laimēt un savā bankas kontā saņemt 1 000 000 eiro. Atgādināsim, ka laimesti nav vienīgais, ko saņemam no loterijām. Tā tik tiešām ir. Labums no ikvienas loterijas, ko piedāvā valsts uzņēmums Latvijas Loto, ne tikai iepriecina un izklaidē mūsu loteriju dalībniekus, bet dod labumu arī visai sabiedrībai kopumā. Par loterijas biļetēm iztērētā nauda iemaksu veidā nonāk arī valsts un pašvaldību budžetos, palīdzot realizēt visiem svarīgus projektus un iniciatīvas. To spēj mana, tava, mūsu paša loterija. Paldies, ka piedalāties un lai veicas! Un jau nākamo nedēļu veiksme īpaši noderēs mūsu jaunās papildspēles Viking Loto auto dalībniekiem. 10. septembrī noskaidrosim gan vēl vienu 750 eiro laimētāju, gan otro pretendentu uz jauno automašīnu. Un pēc 11 iknedēļas izlozēm, kad būs zināmi visi 12 finālisti, 21. novembrī tie satiksies autosalonā un savā starpā izlozēs. Kurš turpmāk brauks ar jauno automašīnu un kā tiks sadalīta vērtīgie naudas laimesti no 1000 līdz 2000 eiro. Trešdienas vakarā notiks arī kārtējā Viking Loto izloze. Uzkrājuma prognoze 5 300 000 eiro. Bet nu aicinu ielūkoties vakardienas vērtīgajā Eirojackpot izlozē. Lai notiek! 5. septembra Eirojackpot izlozes uzkrājuma prognoze bija 74 miljoni eiro. Un šoreiz tika izlozēti šādi skaitļi: 6, 14, 25, 29, 46 un papildskaitļi 7 un 11. Šobrīd jūs ekrānā redzat, pie kādiem laimestiem ir tikuši vakardienas Eirojackpot dalībnieki. Vai zināms, cik vērtīga būs otrdienas vakara Eirojackpot izlozes uzkrājuma prognoze? Uzkrājuma prognoze turpina kļūt aizvien vērtīgāka, un 9. septembra vakarā tā būs 86 miljoni eiro. Uzkrājuma prognoze par uzminētiem 5 skaitļiem un tikai vienu papildu skaitli ir 1 miljons eiro. Mēs esam gatavi izlozēt šī vakara Džokers veiksmīgos ciparus. Uz laimestiem šajā izlozē var pretendēt tie, kuri piedaloties kādā no skaitļu izlozēm, ir atzīmējuši arī dalību Džokers.
Cik veiksmīgs jums bijis šis vakars? Uzzināsiet salīdzinot izložu kvīts kupona numuru ciparus ar izlozētajiem. Kas nosaka laimesta lielumu? Tas, cik cipari no beigām sakrīt. Jo vairāk, jo laimests vērtīgāks. Iespēju daudz, sākot no 15 eiro par sakritušiem pēdējiem 2, līdz pat 150 000 eiro, ja sakritīs visi 6 izlozētie. Sākam! Džokers pirmais cipars 1, otrais 2, trešais 3, ceturtais 3, piektais 0 un sestais 7. Papildspēlē Džokers laimējuši kupona numuru cipari 1, 2, 3, 3, 0, 7. Un nu jūsu uzmanībai Latloto, mūsu pati pirmā un senākā skaitļu izloze. Pirms vairāk nekā 30 gadiem Latloto sāka izkliedēt un iepriecināt mūsu loteriju dalībniekus. Gadu gaitā mūsu nacionālā izloze, protams, ir piedzīvojusi pārmaiņas. Vispatīkamākā, ka nu tajā iespējams laimēt vairāk nekā 600 000 eiro. Noteikumi pavisam viegli saprotami. Svarīgi izvēlēties un atzīmēt 5 no 38 skaitļiem un 1 no 10 papildskaitļiem. Uzreiz pēc izlozes varēsiet salīdzināt atzīmētos skaitļus ar izlozētajiem. Ja šovakar kādam sakritīs gan visi 5 skaitļi, gan papildskaitlis, būs laimēti 605 439 eiro. Par sakritušiem tikai 5 skaitļiem varat laimēt vairāk nekā 47 000 eiro. Turam īkšķus! Latloto pirmais skaitlis ir 22, otrais 5, trešais 32, ceturtais 15, piektais 30. Laiks izlozēt papildskaitli. Un šovakar tas ir 8. Šīs dienas Latloto izlozē laimējuši šādi skaitļi – 5, 15, 22, 30, 32 un papildskaitlis 8. Šo izložu vakaru noslēgsim ar vērtīgo Džokers 7 izlozi. Vērtīga šī izloze var kļūt tad, ja līdzīgi kā Džokers piedaloties kādā no skaitļu izlozēm būs apstiprināta dalība. Jūs jau zināt, ka dalība gan Džokers, gan Džokers 7 būtiski palielina iespēju laimēt. Bet kā uzzināt, vai šoreiz ticis laimests? Salīdzinot izložu kvīts kupona numura ciparus ar izlozētajiem, jo vairāk ciparu no beigām sakrīt, jo laimests vērtīgāks. Ja kādam sakritīs visu 7 ciparu kombināciju, būs laimēta iespaidīga summa – 750 000 eiro. Lai piepildās! Džokers 7, pirmais cipars 5, otrais 0, trešais 7, ceturtais 4, piektais 9, sestais 3, septītais 1. Papildspēlē Džokers 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 507 493 1. Laiks uzzināt, ko šis vakars nesis mūsu izložu dalībniekiem. Jūsu uzmanībai Latloto izlozes rezultāti. Un uzkrājums par 5 uzminētiem skaitļiem un papildskaitli uz nākamo izlozi. Nora, vai viss, kas šovakar bija ieplānots, ir paveikts? Kā jau parasti ir. Skaitļi tika izlozēti, uzkrājuma prognozes noskaidrotas un paziņotas, veiksmes stāsti izstāstīti un arī laimētāji apsveikti. Viss paveikts. Atliek vien atvadīties un novēlēt jums ražīgas un priecīgas brīvdienas un lai patīkamiem notikumiem pilna nākamā darba nedēļa. Tā. Lai priecīgi!